Nobīde. Kas? Es gribu, lai tu adreso to. Parasti cilvēkiem tā kā ir ar savu dzīvnieku, ar draugu, ar loved one. Tur ir bilde, kur viņi ir kopā ar draugu. Nē, bet tur ir vienkārši Arturs, kurš atliec apakaļ for some reason matus savus. Tad ir straight bilde. Nav Tad ir matu. ļoti straight bilde. Viņa nav straight. Kāpēc? Viņa ir tā kā, ka tu esi homofobs, bet tā kā tu esi straight, bet tu esi homofobs. Bet tu esi so gay, tā kā you get dick in your ass every day. Bet tu nekad publisko nesaki. Es domāju, tu tā kā for the gay, tā krakltēgan jau. Es domāju, tavas sejas teiksmes to matu dēļ. Izsās tā, viņam vēl pietrūkst ar tuneļausīs, ne? Oh Ar my tuneļausīs. Kāpēc tu viņu liecies telefonu? That's weird. Es nezinu, man likās ļoti labi bilde ar mani. Tika uzņemta vienas ballītes laikā, un es, man ļoti patika. Es tāpat kā paņem līdzi. Tas ir vēl trakāk, kā likt kā savu ekrānu sevi. Bet varbūt es kādam uzdāvināšu šo. Ja es atradīšu kādu significant other, un tad es uzdāvināšu šo bildīti. Labvakar, labdien, čau, nobīdēm. Pagaidām, es kaut kādu skaņas efektu. Wow. Ļoti skaļi. Jā, es paņem. Man tieši varētu bišķiņ skaļāk, jo es dzirdu tavu zvanu fonā, man ne kaut ko, lai es nedzirdētu. Jā. Tā kā ir 2. Ziemassvētki šodien, tad es šodien esmu Ziemassvētku cepuri, kurai galā ir šis zvans. Tā kā viņš skanēs šeit laikam visu epizodu, kamēr man kāds kā tādu vēgu nenoraus nost. Jo šeit nav demokrātija. Mēs esam mums abām divām ir tāds, nē, man traucē, man nepatīk, skatītājiem saka zvanēs zvans fonā. Arturam tāds, nē. Jā, nē. Vainojiet Arturu. Pusi cilvēki jau izlikšanai ārā. Jā. Kas man zvanausīs? Jā, bet šodien mēs tādu ātro īso, jo nevienam jau Ziemassvētkos nav. Jā, jo Ziemassvētkos nav ilgi jātērē laiks, ir tiešām jāiet pie lietas. Un es domāju, uzreiz sākam, ko tu daudz runāt, Latīcija. Kas jauns pa šo mēnesi? Saltotkrība back. Saltotkrība ir back. Kāpēc aplaus? I support. Zini, es arī nevaru saprast, es tā kā runāju, bet es nedzirdu, tā kā es parasti sev dzirdu. Man liekas, kaut kas nav, vai arī man ieši pa skaņu. Nē, tur kaut kas ir nogriezts, man nešķiet, ka es esmu. Bet jūs man dzirdat? Jā. Jā, bet tā weird, netik skaļi, kā es parasti. Pagad, pasaka kaut ko? Es varu. Es gribu pateikt to, ka... Nē, es dzirdēju pat tevi kā Arturu īstenībā. Es tikko pagriezu bišku vēl. Bet arī pat es sevi nedzirdu, tā kā es parasti dzirdu. Tāds matēta skaņa. Jā. Bet kaut kas šitai pultī bija noticis. Es laikam negribu pieskarties. Nē, es domāju, ka būs labi. Okay. Gan jau, ka tā kā kopumā dzirdēs labi. Man patiesībā nav daudz lietas, nav nekas daudz, ir man noticis šo pēdējo, cik mēs nebijām tikušies laikā. Faktiski 2 nedēļu, bet īstenībā mēnesi viņi nezina, kas ar tevi noticis. Jā. Lielākie highlighti bija, tas, ka es hostoju Ziemassvētkus, kas ir ļoti on theme šajā epizodē. Bet es nezinu, ko lai tur var pasakt. Tā kā vienkārši bija fans, sviniet Ziemassvētkus arī ar draugiem. Man ir pierakstīts Artūra 112 stāsts. Vienkārši lai atgādinātu, ka tev tas ir jāapstāst par to, ka tu piesniedzi 112 toreiz. Bet tu vari piesniedz pastāstīt. Es jau biju aizmirsis par šādu lietu. Pierakstīts, tas bija funny. Jā, es esmu ļoti into darbiņš, un tas ir viss, kas man pārņem, un es dzīvoju tajā, un man nav īsti nekam citam laika šobrīd, un es jūtos kā bad mom pret Jimbu, jo es aizēju prom no rīta un atnāku atpakaļ vakarā vēlu, un man liekas, ka viņi tā kā rezento mani lēnām, tā kā bērni to dara ar mamām, kas strādā ļoti ilgi. Jā, man ir kolēģi arī, kur ir meita, un viņi stāsta, ka viņi atnāk mājās, un tā meita kā saka, jā, mamma bija vēl darbā, viņa man nespēlējas. Un man liekas, ka Jimbai, ja viņi varētu runāt, viņi arī teikt to pašu man, jā. Bet viņi arī nenāk, piemēram, pie manis. Viņi nāk pie manis tikai tā, ka tu esi mājās. Jā, es domāju, ka tāpēc, ka tu viņu nemīli. Viņi jūt to. Tā nav. Nav tā, ka es nemīlu Jimbu. Es viņu vienkārši nelaišu savā gultā. Tev ir tādas ļoti kaimiņainas attiecības ar viņu.
Ja man būtu jāizvēlas no maniem labākajiem draugiem, kurš viņu mīl vismazāk, es vēlētos tevi. Okay. Es nezinu, ja tu domā, ka te ir meli? No visiem. Es jūtos tā kā pāru terapijā. Es tā kā esmu terapeits, un jūs esat pāris, un jūs kā runājat par to Latīcijas bērnu iepriekšējās laulības. Varbūt tas izriet no tā, ka tu nerūpējies par viņu vispār, un es rūpējos par viņu tikai. Iespējams, jā, ka tu arī neusici, kas ir saprotams. Jā. Kas arī neprasu, jā. Labi. Bet no pārmetumi tev. No shame in a patāva game. Jā. Okay. You do your job. I'm here, I'm present. When it's asked, you do it. Right. Jā. Tā kā nevar arī tevi tikai tā judžot. Bet par ko es vispār šeit runāju šodien? Ko es gribēju teikt? Tu esi darbiņā, tev vairs nav nekam laika. Jā. Man īstenībā reāli nav ko teikt šonadēļ. Gribēju Latīcijas petīcija. Tur gan ir vairākas lietas. Petīcija. Vai cilvēki var būt vienkārši nedaudz ātrāki? Nedaudz ātrāk. Honestly. Tu parakstītos. Pilnīgi parakstītos 4 reizes. Jā. Fucking jā, tie cilvēki ir jāgrūž, lai tu vispār kaut kur tiktu. Jā. Sastājās, bļaļ, es nevaru izturēt, tā kā pāri iet pa ielu, pat jau tā šaura trotuāru, un viņi iet. Es redzu, ka Oman ir 5 maisi, viņš iet pa vidu. Tieši pa vidu. Tu gribi no vienas puses apiet, viņas paiet to pusi, tu mēģini no otras apiet. Un viņas iet tik lēni un nedaudz, ko man darīt? Pats no Omas arī tā kā vienkārši, ko cilvēki vienmēr iet, jūs esat 2 cilvēki, ejiet pa malu, lai jums tur pēc garām, nevis tā kā tieši pa vidu, kur jums... Vai arī fucking ātri, viņš ejiet ātri. Un ne pa šo ceļu. Ir citas vietas, kur var staigāt parks. Es atzīšos, man bija gadījums, kad vēl bija sniegs, un tās vietas nebija beigti tīrītas, man nācās pagrūst meiteni. Es atceros, jā. Un es pilnībā piekrītu. Jo vienkārši man bija jāskrien. Uz Beyoncés filmu, mēs bijām uz Beyoncés filmu. Un atzīšos, ka, lai arī es mīlu Taylor Swift ar visu, kas ir tā kā in me, tā Beyoncés filma was so good. Kā pat nevar salīdzināt ar Taylor filmu. Jā, diemžēl. Tur bija, tiešām var redzēt, ka tur bija ielikts efforts. Un es domāju, ka arī pat Taylor to saprata, jo viņa bija uz tās filmas pirms rādi. Bet bija ļoti labi filma. Bet jā, man bija jāskrien uz viņu, un man liekas, ka man jau tā kā, es jau gandrīz kavēju. Un tur tās 2 meitenes vienkārši iet pa priekšu man, un viņas kaut ko tur smējās viena ar otru, un tā kā apstājās. Un fuck, un es nevaru paiet garām, jo tās iet, tā kā nav kur paiet, man būtu jākriet sniegā iekšā. Un tad vienkārši tā kā es atvainojos, un es viņas izspraucos viņām, es viņas nedaudz pagrūdu, viņas nenokrita. Viņas nokrist. Oh my god. Artur! Viņas bija tādas 13-gadīgas meitenes, kurām, kādām viņas vajadzēja pagrūst. Obviously, jā, es domāju, tas dod tādu labu mācību. Oh my god! Viņas bija tādas annoying 13-gadnieces. Tā ir viena lieta, un vēl viena lieta, kas man normāli kaitina pēdējā laikā, ir, kad ir kaut kādi ārzemnieku turisti, jā, vai pat turisti, bet vienkārši, ko tu dari? Es mēģinu saprast, kā ļoti runā klusi. Es mēģinu saprast, kurš tam ir. Man liekas, ka tā kā pēc skaņas, man liekas, ka Artošs man runā blakus, bet es stāvu tā kā otrā telpas pusē un man runā. Tā es dzirdu šo, ka Artošs man ir blakus. Man liekas, tā ir mana mikrofona lieta, jo es arī sevi dzirdu slikti. Jā, bet zini, kā, es ievēroju, ka runā, tagad tu pie ļoti šitā tu, tad dzird labi, bet tagad tu esi bišķiņ tālāk, viņš jau skan tā, ka tu esi 10 metru attālumā. Un es nesaprotu, kāpēc. Es vienkārši mēģināšu tur runāt šitā te. Literally švamēji. Tas būtu pareizāk, bet labi, jā. Es uzliku tevi nedaudz vairāk. Paldies. Bet, kurš paliek, tad, kad ir šie cilvēki, kas nemāk runāt latviski, un viņi runā angliski, piemēram, tikai, ja? Un viņi runā ar kaut kādu rimī pārdevēju vai ar apsargu vai kādu citu cilvēku, un tas cilvēks nemāk to angļu valodu, un viņš ar viņu runā latviski. Un es vienkārši nevaru, man tas tā kaitina. Piemēram, es biju rimī rindā, un tur kaut kāds, es nezinu, kurš valsts bija tas vīrietis, tas bija Pepko. Un viņš pie kaut kādas matus sprādzes, un tā pārdevēja viņam kaut ko saka latviski, un viņš nesaprot, viņš viņai atbild angliski, un viņi saka, viņu runāt krieviski. Un es vienkārši stāvu un tāds, protams, es varēju iesaistīties, es varēju palīdzēt iztulkot. Es to nedarīju, bija bezs. Bet es vienkārši stāvu un tā rinda vēl, un es vairākas reizes redzēju šos gadījumus. Tas man vēl ļoti kaitina. Un šodien atkal bija tā riņķa, tāda pati situācija. Es nesaku, ka viņiem ir jāmāk runāt, bet, basic angļu valodas zināšanas kinda mums kā sabiedrībai, man liekas, ka trūkst. Mums kā sabiedrībai man pietrūkst šis ilgi nebija bijis. No manas puses, jā. Bet esmu ievērojis vēl, kad citiem ir, man liekas, reiz pārskan tā kā mucā, bet es arī no rīta, labi, pie tā tikšo, ka es man liekas, ka tas skan dīvaini, bet
Tagad es biju Beļģijā, es varēju, ka tur ir tāds arī prasa kaut kā angliski, tā kā, viņi man ko saka, un viņi var redzēt, ka es tā kā nesaprotu, ko viņi man saka, tā kā, viņi tad teica, tā kā, un viņi man runā tiesā vietējā valodā kaut ko, un mēs tā kā, atbildu, un viņi turpina tajā random valodā, man tāds, girl, pirmkārt, es nesaprotu, otrkārt, es sapratu, ka cik tur tā kā neviens nerunā angliski, un cik sapratu, ka viņiem tas ir tā kā principa pēc, ka viņi nerunā angļu valodā, un tāds tā kā, what the fuck. Šeit Itālijā arī. Jā, nu tajās valstīs tā ir. Bet, piemēram, kad es biju Nīderlandē, kad es biju Islandē, visi runāja angliski. Jā, man arī Venecijā visi, es tā vienkārši normāli turistu, tā kā spots, kur vienkārši visi runā angļu valodā. Varbūt, bet, vienkārši tādas dažreiz lietas man kaitina. Nedaudz. Vai arī, varbūt, es arī esmu problēma, jo līdz cilvēki, kas saprot angļu valodu, tā kā mēs rindā stāvējam, ko 4 cilvēki, es noteikti domāju, ka 3 no mums mācīja angļu valodu. Tu esi nepalīdzēji. Vai mēs kāds palīdzējām? Nē, es biju tā kā vis tālāk no viņiem. So man būtu excuse me, I know some English. Bet tā kā es esmu bijusi piemēram aptiekā, kad ir tāda situācija, tad es palīdzu parasti, ja es esmu tuvu tam cilvēkam. Bet, ja es stāvu kaut kur tālu rindā un es redzu, ka tas notiek, es nespraukšos. Bet mums kā sabiedrībai vajadzētu iesaistīties un palīdzēt šādās situācijās noteikti. Bet, piemēram, ja es esmu klients, kas runā latviski, un es eju, piemēram, es nezinu, aizēju uz restorānu, un tur, es nezinu, man atbild tikai angliski. Bet, zini, kā man liekas, tā kā. Nu, piemēram, ka tur, piemēram, strādā students. Nē, nu, ka, piemēram, tur strādā kāds students. Es nezinu, kaut kādā Hesburgerā. Man nav bijusi tāda pieredze, bet, piemēram. Vai man ir jāturpināt latviski? Es teiktu vienkārši, ka tai angļu valodai, ja mēs gribam kļūt par tādu modernāku sabiedrību, tai angļu valodai vajadzētu kļūt kā tādai, es neteiktu otrai valodai, bet ka mums ir tās basic zināšanas visiem. Mums varbūt vajadzētu vairāk līdzekļus ieguldīt izglītības sistēmā, lai mēs, es runāju tagad kā politiķis, lai mēs nevis mācītu bērniem krievu valodu, bet lai mēs tad vairāk ieguldītos tajā angļu valodas apguvē bērniem. Lai gan tā ir problēma, un mēs jau tagad savu latviešu valodu esam sabojājuši ar šiem angļu vārdiem, kā mēs zinām, bet tāpat. Bet, lai vairāk varbūt to krievu valodas apguvi tās stundas, ko mēs ieguldam krievu valodā, sadalīt attiecīgi par angļu un latviešu un arī latviešu valodu mācīt vairāk bērniem, jo arī tā ir problēma. Bet īstenībā daudzās kebabos un kudos Chinese food vietās, kur strādā tā kā legit cilvēki no Indijas vai Ķīnas vai vienalga, tur viņi pēc runā angļu valodā. Jā, un man arī nav problēmas ar to, tā kā loģiski mazēs tu kādu ķīniešu ēstu, tā kā es labāk gribētu, lai man ir tā kā čista, autentiska apkalpošana un tā kā cilvēki, kas ir legit, tā kā arī no Āzijas, kas taisa man to ēdienu. Un es ar viņiem runātu angliski, nevis, ka tie ir tā kā latvieši, kam tāds, es redzēju internetā, tur zins, kāds latviešu spotos, kur ķīnieši ēdienas, viņš nav. Viņš ir tāds. Tā kā mēs bijām uz to lielo Ķīnas mūri. Jā. Bet viņš runāja latviski. Bet viņš runāja latviski. Bet kaut ko viņš arī, man liekas. Nē, tur pa blakus, protams, bija galdiņš, kur viņš runāja tikai ķīniešu valodā. Jā, nu man liekas, ka tikai ķīniešu valodā. Varbūt. Viņi māk kaut kādas tās basic frāzes, kas viņiem tur darbā nodara ēdienu kartes un tur viena porcija rīsiem. Asnēs vidējās. Kebabs miks. Uz vietas vēl līdzi. Miks lielops vistam. Jā. Atcerieties, tas toreiz tas čalis, kad mēs bijām tajā kebabā pa nakti, kas bija uz Tērbatas ielas, kur viņš mācīja kaut kādas 5 valodas. Krieviski, latviski, angliski, kaut kādā pakistāniešu valodā. Viņš bija runīgs. Kā mēs viņu runājam angliski? Mēs ir angliski, jā. Kaut kas bija latviski. Kaut ko citus vārdus viņš teica, viņš ir nesaprotamā valodā. Sanga, Kletland, Doner kebab. Vēl, protams, tā vieta ir vaļā. Man dažreiz kārojas tas kebabs, ko mēs ēdām. Bet tieši tā, kad 5 no rīta, kad ir tāda nēstī. Jo mēs viņu vienreiz pasūtījām. Viņš nebija tik labs, jā. Labi. Kas tāds ir, es nezinu, varbūt kaut ko vēl atceršos. Nu, vēl tādu dzimšanas dienu, bet to jau tu pats pastāstīsi, visticamāk. Nu, re. Din, din, din. Ātri gan. Nu, Santam. Speed round. Es Artūrs spēlēkā ir apslimis, un viņš man nopirka ausu aizbāžņus. Vainīgs. Un es pa nakti guļu uz tāda silikona. Nevis tāda paša, bet tāda silikons kā aizķipina to ausu ciet. Nu, ir tāda vienmēr sakot. Kā mūziķiem, ka viņiem ir tas tā kā airpiece? Vai tas tāds foam? Nē, bet viņš tāds silikonīgs. Tā kā tāds mazs zils silikons, kur tu vari tā kā sasilīt kā plastilīnu un tā kā uzsasot formā. Un kad šis iebāž ausīs... Nav droši. Kāpēc tu kaut ko tādu liki ausīs? Nu, lai pagulētu pa nakti. Un es ielieku... Nu, viņš vienkārši... Pat ja viņš elpo tagad kaut kāds 50-gadīgs vīrietis, man liekas, es nevaru trokt. Un vēl tīnta kaut ko tur... Es nevaru trokt nepagulēt.
Un es to saucu aizbāžus. Vairākas naktis jau, bet vakarā arī bija kaut kādi. Mēs gājām gulēt ap 12. Bija jau 3 ar kaut ko, saprotams, nebija aizmigusi. Man tāds, fuck, es ņemu šo saucu aizbāžus. Jo kaut kā, tu lietas saucu aizbāžus, un tu dzirdi tādu white noise, bet kas nāk no tavām smadzenēm. Tu dzirdi savus kaut kādus bodily fluids. Jā. Asins un bija pat tāds white sound. Ai, kā un es ieliku ausīs viņus, un tā kā bet vienreiz viņi krīt ārā, tā kā viņi nepielīp, un es normāli rītīgi tā kā iespiežu ausī viņus. Un arī pamostos, man tāds kaut kas neskan pareizi. Man viņš rīt tāds, es tā kā esmu tā knipi. Nē, tā kā daudz skan, bet man liekas, ka es tā kā esmu bunģā visu laiku. Un es sažādu, kāpēc, jo tā pat silikons īsti, viņš tā kā pat, ja pārēc tev aizbāžu, iet iekšā austu tā kā kanālā, viņi pat īsti neiet tur iekšā, tā kā, jo viņi tādi lieli, viņi tā to aizlipina to, bet es nezinu, būs, kā viņi tur parauga, kaut ko, es nezinu, ko es izdarīju, bet lietas skan dīvaini, ar vienu ausi, tieši ar vienu ausi, kā viņš rīt sēž un tāds. Kaut kas nav pareizi. Bet viņš tā kā skan klusāk vai skaļāk? Vai vienkārši tā kā viena auss, kā lidmašīnā, tā kā aizkritus. Tā viena auss ir aizkritus. Tā kā uz kādā mucā būtu, bet ar vienu smadzeņu puslodu. Tev nav arī ciet deguns? Nē, man viss ir kārtībā. Tikai tas, ka man viena auss ir mucā. Man tā vēl kāds jau būtu kaut tur. Nezinu, ko izdarīt. Man liekas, ka varbūt kāds silikons ir palicis iekšā, bet ar to man ar flashlight spīdināja ausīs. Un tā kā viņš spīdināja vienu, apakaļ parādu otru salīdzināšu. Un tagad tu aizies pēc 5 gadiem pie tā Lora. Un viņiem būs tāds kastes pa zilo sultavu ausīm. Viņš ir zils. Viņš bija zilajā. Ok. Nu, es zinu, ka man kaut kad pagājušajā pavasarī man bija tā problēma, kur es virs dzirdēju par pustoni zemāk. Tā kā, jūs zināt, kādi ir tie vecie skolas zvantie? Nu, kuri tā kā skan nevienādi. Es kaut kāds tiešām 3-4 stundas dzirdēju tikai tā, jo es kaut kādā rītā pamodos ar to, kā man vienkārši iedūra ausī. Man likās, viss, es mirstu, viss, es kļūstu akls. Ko? Es mirstu. Bet jūs, piemēram, tagad mani dzirdat, kas runā mikrofonā, man liekas, ka es skanu weird, bet man visu dienu tāpat kā katru dienu skan. Pēc Juškas pazruškas epizodes, ja tu neesat lūdzu. Noskaties. Ļoti labi epizode. Man tāds ir, ka šodien tāds miers. Ko tas ir tā kā heits Juškai? Nē, vienkārši mēs nemākam uzvesties. Mēs bijām so crazy. Es arī editoju to snipetu priekš TikToka un cieši, kas tos mēs visu laiku runājam vienlaicīgi. Visi vienlaicīgi vienu to pašu stāstu. Tikko atkal to darīju. Es uzreiz apstājos. Katram vajag mācīties apstāties. Mums darbā arī šī problēma, un es tā kā ļoti mācos. Jāceļ roka, tas palīdz. Jā. Jā, bet par to TikToku man bija pirmo reizi jāliek teksts 3 rindās. Tas nebija patīkami. Jā. Bet tas bija viens no tādām interesantām lietām, bet, mīļie draugi, kas ir noticis? Nē, es esmu excited, es nevaru sagaidīt, ko teiksi. X faktors ir beidzies, noslēdzies, bet ne mūsu sirdīs. Bet es uztaisīju TikToku. Manā viņš neviegais negad. Tieši vakar skatījos Katīnas Kovļukas izpildījumu, kur viņi izpildīja sklerozi. Un vēlreiz noklausījos Krišjāņa Brasliņa to Still don't wanna know. To, viņš izpildīja 18 novembra epizodēm. Man pietrūks X faktors. Jā! Es nevaru super nav sagaidīt, bet man ir tas jāizprintā jāpēl kaut kur pie sienas, jo Markus Riva, Miķelis nokomentēja man TikTok, man bija tāds wow. Un pēc tam arī Luka nokomentēja man TikTok, un man bija tāds oh my god. Am I getting famous now? I made it. Vai Jānis nokomentēja? Kas ir? Nē, bet viņš man piesakoja. Viņš man seko. Kopš tās reizes, kad es esmu tīkla par viņu, viņš man piesakoja. Exposing faktors. Man liekas, viņš ir homofobs. Might be īstenībā, jā, viņš man arī dod tādu visu laiku. Es no sākuma tā kā redzēju, viņam bija tāds, Santai patika šis vīrietis. Viņš nesaka, ka viņš satiksmē braukā ar bembiem kaut kādiem veciem. Bet es, ka viņš ir no tādiem stīgiem, es nezinu, Viņš tagad tāds iconic. Tā kā tas, es pierakstīju notos, es rakstīju Luka, bet man autokors izlaboja uz Luka. Man vispār patika, Luka bija mana favorite. Man liekas, tas ļoti tā kā overall, ļoti vispārēji, tas, ka viņi gan dzied balādes, gan repo, gan dzied pop dziesmas, dejo, viņai ļoti dažāds. Tas tā kā, un viņi, man liekas, rītīgi arī strādāja. Jūs redzat, viņas pirmo epizodu un pēdējais ir tāds rītīgs, viņi tā kā rītīgi. Lukai bija tas, kuru es gribēju. Jā, mentors insējans. Par ko vispār Twitterī cilvēki ir rakstījuši? Kāpēc tu man pārtrauci? Tu vispār man pārtrauci. Jo es sāku stāstīt par Luku. Es tikai dodas devēju. Pēdējā mēnesi.
Bet, jā, Rensēns Smash. Un zini, kāpēc? Auskars. Protams. Mēs nerunājam par šo īstenībā. Man liekas, mēs par Auskaru tēmu runājām. Jo es gribēju teikt, bet Buslim arī Auskars, bet man liekas, es jau to esmu teikusi. Mēs tur runājām, ne? Tas bija tēmā par kaimiņiem. Par to kaimiņu, kurš bija. Bet tas jau bija sen. Mēs kaut kad nesen runājām par manis. Nē, kaut kā mēs runājām. Mēs runājām par šito, man liekas, jā. Mēs runājām kaut kad par šo, jā. Jūs teicat, Buslim arī, bet Buslim tad iekšā uz Auskara, bet ēnam ir tāds Auskars. Tāds Auskars. Jā, bet un man tāpat kā toreiz par to parku, tu teici, kad pat cilvēki, kas tev teica, bija tāds TikToks par parku, bija tāds, es zinu, šoreiz arī runāju ar vienu kolēģi. Un man pat draugi sūtīja to TikTok, viņi pateica, ka viņi nesās X-faktoru, viņi skatījās to par to Jāņa TikTok toreiz man pat tāds. Tagad es gaidu, kad iznāks Supernova, lai es varu būt divāna eksperts Supernovai. Tā man jau nav niša. I love vienkārši komentēt. Man patīk, ka man ir zero zināšanas, tā kā nulle mūzikā. Jā, man nav. Es pat neesmu vidējais Latvijas. Tev ir šova zināšanas. Jā. Es nevaru mans mikrofons dīvains. Kaut kas nav šodien. Kaut kas nav. Man tiešām viņi nevar skaļāk paslēgt, jo man tiešām liekas, ka es nerunāju viņā. Jā. Parunā viņā. Runāju mikrofonā. Tagad bija uz tā kā sekundi. Jā, viņš ļoti minimāli, tā kā tu viņš tuvāk pieliec, viņš tas uzreiz pavāk skaņu, priek, ka tu normāli tur viņš tā kā klusāks. Still don't wanna. Redzi, tā kā. Bet viņam ir jābūt šitajā zaļajā kategorijā. Ai, kā jau tā toši melo vienkārši. Kaut kā dīvaini lieta. Jāslai to. Jā, kad pirmais vārds, ko es pasaku, viņš ir tā kā skaļāks, un viņš ir kaut kā noklus. Jā. Bet labi, vienalga. Vēl es sāku skatīties, būs vai nebūs latviešu realitātes šovs. Jā. Jo es vispār nestījos, kopš X-faktora, man tāds, man nekot vēl latviešu šovu, tā kā vienkārši skaties līdzi. Un tu izvēlies būs vai nebūs? Un zini kā, es pirms kādā mēneši jau bija pie manikīras, un ir tā, ka viņa vienmēr fonā uzslēdz, viņa vienmēr ir tas GO3 vai seriāls, raidījums, kaut kas, podkāsts. Un viņai bija būs vai nebūs pirmā epizode. Un tur piedalījās viņas brālēns. Un tāds, what? Un viņš vienkārši fonā. Un es domāju, ak, Dievs, cik stulbs šovs. Tā kā, what the fuck. Bet tad es aizjūtu mājās, es nosījos to X-faktoru. Un tavā dzimšanas mēs runājām ar Andu Krišānu. Viņa arī skatās, to būs vai nebūs. Man tāds, bet it's so bad. Viņa saka, jā, it's so. Bet viņš ir tik, jo es skatos korejiešu Singles Inferno, kam arī iznācies jaunā sezona. Un tā ar korejiešiem vispār, in general, viss seriāla films ir, un mūzikas video šausmīgi augsts, ļoti production surentī miljoni viņiem grozās. Ļoti high quality tāds. Un tas būs vai nebūs. Ir basically tā doma tāda pati, ka visi dzīvo kopā un katrs pasaka, ar ko viņš būtu pāri. Un tā kā viņi saka, mečojas. Doma ir tāda pati, bet viņš ir tāds, kad mēs ar jums mums bija brīva māja. Mēs domājam, pasauksim vietējos kaimiņus un uzfilmēsim to šovu. Viņi ir tādā kvalitātē. Tā kā ļoti sēd budžetīgā variantā. Viņš burtiski ieslēdz uz 10 dienām viešmājā. Jā, bet nopirka alkoholu par 700 eiro. Jā, bet it's so bad. Lai dzīvo. So bad. Addicting. Man rakstīja tā šo producente un prasīja, vai man nav kāds ko ieteikt. What? Man nebija ko ieteikt. Viņš nav arī tā kā problemātika. Tur nebija kaut kas tāds. Protams, ka ir seksuāls. Tas viens čalis, ka to vienai meitai tā kā ļubais knība pa dibanu, un viņa tad tā kā saka, nebeidz, man nepatīk. Kā beidz, viņš tāds pat vainīga. Bet tas Deivids ir ļoti bēd. Viņš visu laiku mēģināja tā kā izrātēt kādu kur meiteni, pēc tam visu viņš tur nostrādāts jaunu meiteni. Un mēs zinām, stundā viņiem bija jau faktivitāte tā kā ne baļā, bet in a hot tub. Jacuzzi. Un to arī feel, tā kā instantly. Bet es teicu, tas tāda nodzērušās čaļa no kaut kādas maskas. Tāds ne. Bet varētu maksāt, mēs neskatītos kaut ko tādu. Jā, bet es nostījos tajā otrā sezonas epizodē, kas iznākuši no tāds, mums ir tāds kind of addicting. Nostamies pirmo sezonu, un tur bija Roberts no Jelgavas, no Spīdolas. Viņš gāja Spīdolā. Tas, kas mācījās kultūras akadēmijā arī? Nē. Mūsu gada. Viņš gāja Vārstam līdz 7. klasē. Es atceros. Un visu, ko viņš gāja Spīdolā. Viņš bija kopā ar manu klases biedru. What are you doing there? Ko viņš tur dara? Tas bija interesanti. Es ticu, ka tas ir vienkārši tāds, nevis good TV, bet entertaining TV. Entertaining, bet ļoti bad. Un tu reiz tā, ka tu skaties, un tu nevari pastīties pat. Pirms tā kā tas Deivids uzvērt tā meitene, tā kā grūti skatīties. Tu paliec pest, tu paliec dusmīgs. Bet, jā, viņš ir entertaining noteikti. Es neskatīšos. Bet par realitātes šoviem vēl runājot,
Tā kā mēs nostāmies to būs vai nebūs, mums bija tāds ļoti sēdi. Jā, pēc kāds ārzemjas tāds šaus. Es ar to nepēc to savu Singles Inferno, bet viņš tāds Korean, un viņam tāds un tad mēs nostājāmies Too Hot to Handle pirmo sezonu. Okay. Man liekas, arī pilnīgi cits budžets, bet viņš ļoti tāds fake atkal. Nu, ka tur visi tie... Es tieši ticu tie visiem cilvēkiem. Man tieši tā kā, jo tagad skaros to Korean, nu... Vai tu esi mēģinājis Love Island skatīties? Vot necināt, mēs tas esmu dzirdējis, ka tas ir ļoti labs. Jā. Jo man liekas, ka Singles Inferno varētu būt kā Love Island, tur tā, ka arī Singles Inferno viņi visi ir vienā salā, un tā kā, ja viņiem ir meša, viņi brauc uz to viesnīcu, tā kā tur nakšnot, bet tā kā, labi, korejieši tādi ļoti arī atturīgāki ir un tā tālāk, un tur ir tā, ka vairāk ir tādas, visādas kameras, kas stāv kaut kur, kas viņus filmē. Bet vienkārši Too Hot to Handle tie visi, tā kā, tie piefilmējumi, un tad tagad mēs iesim divi tā ļoti nopietni parunāt. Tad kā jā, Bachelor, man tāds liekas kaut kas, ka nav. Tajā būs vai nebūs, vai arī tajā Singles Inferno, vai tur ir tie confessionals, kur apsēžās un runā un saka, tā kā, ko mēs tagad darīsim. Oh my God, tā kā ģipa reakcijas un tā tālāk. Vai tajā Singles Inferno nav? Aha. Tur nav, tur tieši tā, kad filma. Vai tā ir, ka producenti paicina? Klausi, ka būs vai nebūs, man liekas, tā, ka viņiem dienas beigās ir vienkārši piefilm, tūplāns intervija ar katru, viņi katrs komentē to katru brīdi. Singles Inferno arī tā ir, ka viņi tā kā, bet viņi tā kā arī saka, jā, tajā brīdī, kad viņi pirmo redzēja, man tur vairāk iepatikās tas un tas, vai tas un tas, bet ja Too Hot to Handle tā kaut kas notiek, un tie piefilmējumi, kad tu zini, ka tas piefilmējums ir nofilmēts kādas 10 stundas pēc, varbūt nākamajā dienā pat, bet tur ir tāds, un tas ļoti tā kā, ikāt notiek tā kā tagad, bet tu jau zini, ka tas nenotiek tagad, jo tas ir piefilmējums. Jā. Bet būs nebūs arī atsaucās uz to, tā kā, ķipā, uz to brīdi, bet nav, ķipā, kas tagad notiks? Jo, tā kā, jā. Tad vēl bija Jelgavā baudīt Jelgavas nakts dzīvi. Labi. Jelgava nav apstājusies. Un Jelgava nav apstājusies. Un jā, man pēc pilsētas svētkiem apējot Jelgavas nakts dzīves loku bija Jelgava lauki, tad šoreiz man bija vēl bišķiņ bēdīgāks confessions. Mēs gājām pāriest uz pilsētas elpu. Ļoti skaisti pēdējā vakariņas. Kas ir pilsētas elpa? Pilsētas elpa ir pie Rāviņa tilta, lejā tur tā uz Pastasalas uzejot, tur ir tāda kā blakus taisna viņam? Jā, blakus taisna. Jā. Biju pāriest, tur pēc tam tāds, iet ballēt, aizējums aizīti, tur bija daudz cilvēki, bet zin kā, tur tā kā, mēs iztājām vairāk kokčus tāds, gribas dejot, iet dejot kaut kur. Aizējām uz Krakliem. Krakliem jauni numuriņus. Es jau paiešos, viņiem bija tādi papīra laminēti, kad es pirms to pakāstu, un man te 5 eiro maksāja par to fucking laminēto papīru, ko es nepiedošu viņiem nekad. Bet tagad bija smuki, bija koka numuriņi. Un man liekas, tā bija vienīgā labā lieta tur. Ja mēs gājām mašā, tur bija daudz cilvēku, bet tas vibes bija tāds, ka tie cilvēki, kas pirms 10 gadiem gājuši turien, viņi joprojām tur iet, tie paši cilvēki. Tā kā. Tie paši cilvēki, kas tur ir lietas, kas nemainās. Kultūra paliek. Es atceros, kad gāju vidusskolā, un man bijušā boyfrienda Sensis gājis turien. Es viņu tur redzēju, man bija tāds Erau? Jā. Bet mums bija tāds, instantly no. It's a no. Mums tāds, kur iesim tālāk? Mums tāds, ir tonus. Ātros mums 4, pēdējais tonus bija pirms 4 gadiem. Toreiz bija tā, ka visi ceļi ved uz tonus. Lai kā tu negribēji tonus, tu aizgāji uz tonus. Tagad tas ir kā Pālī, tur bija rītīgi. Es nekad esmu bijusi tonusā. Es esmu bijusi, jo man vecāki tur iepazinās somehow. Es esmu tur bijusi. Tētolās. Bet kopumā neesmu nekad bijusi. Man bail no turienes. Jā. Es domāju, lai tā arī paliek. Jā. True. Un mēs domājam, labi, aizējam. Ejam to tonus, es domāju, pat ceļam, mēs sakām, oh my God, man agrāk tur bija vienmēr tik daudz cilvēku, tur, un tieši vienmēr piekdienas bija tonus dienas. Mēs esam tonus, pirmkārt, es iedodu apsakām savus dokumentus, es biju paņēmis savu boyfriend Artūra pasi. Un arī apsakām savu boyfriend Artūra pasi, kas bija bišķiņ awkward. Bet viņam tāds, labi, cik tev gadi? Man tāds 24, labi, ej iekšā. Tas nozīmē, ka tava pasi bija Rīgā? Jā. Dievs. Bet mēs ejam iekšā, un, es jau skatu dokumentus, kā pasos apkārt, ka tur ir tukšums. Es iekšā, un tur ir kādi, ieskatot mūsu kopā 10 cilvēki, es teiktu. Tā otra zāle vispār ir ciet, otra pīpāta ir ciet. Tur ir vienkārši tukšs, bet ir 1:30 naktī, ir tā kā prime time. Mums tāds vāta, mēs ejam kurīt, pīpāta, mums kā pīpējam saldīņš, mums tāds, šis ir. Jūs bijat 2? Mēs ejam 3, ar Renātu vēl. Ar Rozīti. Un mēs sēžam, mums tāds, tā kā nē, šis ir sēd, šis ir, briesmīgi. Mums tāds arī kā 4 gadu laikā tik ļoti mainīties, tā kā kaut kas. Tad atcerās random čalis, viņš nopirka metriņu, tagad, pēc vienu metriņu, un tu var iedot katram cilvēkam, kas ir tonusā.
Viņš katram cilvēkam ieņem šotu. Vo? Izējām to šotu. Tas cilvēks mums jautāja, ko jūs te darat? ko jūs te darat? Mums tāds, same, a good question. Tad gan prom ar apsargu vēl smaltu, jo viņš bija gan apsargs, gan iekasēja naudu. Lai gan mētam nebija jāmaksā, es tur vispār bija jāmaksā. Viņš gan pakarināja mēteļus un gan uzraudzīja vēdēju placī visu un tā kārtībā. Cilvēks mums tāds valku vibes. Un mēs tam jūramies, nē, te jānāk trešdienās tie studenti nāk. Vai arī, rīt ir Eiropas koncerts, tur būs pilns, bet, tikai uz koncertu, tam jau arī visi ies projām, tur laiki ir mainījušies. Pēc tam mēs aizējām uz ezīti atpakaļ, apsēžamies uz ezīti, un es nezinu, mēs bijām uzlikuši tādus krekliņus, kur ir tāds bubs. Tā kā bubs. Tas baltais krekliņš. Bubs. Un brās savā dzīvē es nekad tik daudz, bet tas bija smieklīgi. Mēs apsēžamies un pienāk klāt tāds, mums saistībā ar tevi, pienāk tāds 18 gadus vecs čalis ar izbalnātu pāču, izsās pēc Eminema. Pāču? Viņš pēc tādu mazē, matiem tā kā, tādiem īsi baskat, izbalnāt mati, viņš pienāk klāt, viņš tāds, metenis man tur ir draugs, viņam ļoti, bet 18 gadīgs. Jau tā mēs tā kā. Man bail kāds saistīts ar mani tagad. Viņš tāds pienāk klāt, viņš tāds, man tur sēž labākais draugs, viņam ļoti jūs patika, bet viņam bail, viņš kautrējas, viņam bail no meitenēm. Mēs arī pasmēs, viņi tas čals vienkārši sēž pie sienas, pagriezies pret mums vienkārši uz otru pusi, skatās sienā. Un mums tāds, labi, ko tu vēl, tā kā vai mums jāiet ar viņu runāt, vai tā kā pamāt, kas ir tas nākamais rīcības plāns, ko tu gribi. Viņš pat nestāv uz mūsu virsienā. Nē, es vienkārši, jūs nesaprotat, viņš vienkārši ļoti kautīgs, viņam ļoti patīk meitenes, sievietes, viņam bail no sievietēm. Jo tā kā, esmu jaunākā no mūsu grupas, kā, un man tūlīt ir 25. Viņam ir 18. Apsakās so funny. Bet, mēs var tik smējamies, kāds cits puišu bariņš, kas tur spēlē biljardu, jo saka tam čalim, Eminem to mikrofons jau sagatavos, to jāiet tur dziedā, tur lietas meitenes mierā. Tad tie čaļi mums kaut kā jautā, kur mēs pēc tam, mums tāds, what the fuck? Okay. Kāds nāk, viņam ir 18 jautājumi? Pēc tam mēs sākam viņu garām, smaltu, ko jums vienkārši no smieklīgi, kad 6 gadus jaunāks. Tur vienā tāda pasaka, ka viņai 26, viņš tāds Milf. 26! Tā kā, tas bija vienkārši funny. Jo viņi tāda saka, man vairāk interesē tā kā 10 gadus vecāki vīrieši, tā kā, kad viņš tāds 10 gadus vecāki, viņš bija tā kā šokā. Mums likās tik smieklīgi, vienkārši kāds maziņš vidusskolēns nāk uz kolī. Es gaidu, kur es esmu šeit. Jā, un tad mēs viņu sākam ar Andru runāt, smaltukot. Viņš zināja mani no interneta. Viņš tāds, jā, tev arī ir podcasts kopā ar Letīciju, vai ne? Un tāds, did you get a name? Man tāds, un viņš tāds, jā, Letīcija ir mana drauga, mana brālēna, drauga mammas, paganēt brālēna, drauga mammas meita. Man tāds, kad jau basically, viņu sauca Toms, to čali, viņa brālēns ir tava brāļa labākais draugs. Tā blondā čaļa brālēns ir Mika labākais draugs. Jā. Viņam, bet laikam beigās tam Tomam bija 19, un tam viņa draugam bija 18, kas piegalvās. Also, un kamēr tas Toms nāca mums runāt, tas viņa draugs aizgāja prom. Tas, kurš nespēja. Adios. Tas tik smieklīgi. Jā, vēl tā būs Mikam kaut kas par Tomu. Jā, tas bija ļoti smieklīgi. Tas viss vakars vienkārši smieklīgs. Es vienkārši tāds funny. Bet jā, un vienkārši pēc nepasāt lonas mēs gājām uz ezīti, un ezīts bija pāpen, visi bija ezītī. Bet ezīšu vibes ir tāds pats kā Rīgas ezīts? Nē, bet tas ir tā lieta, ka nav. Rīgas ezīti ir pilnīgs vibes, jo Jelgavas ezīti ir tāda, zin kā, Jelgavas ezīša vibes man dod tādu vibu, kā deva Balerija pirms kaut kādiem 10 gadiem. Oh, that's good. Jā, that's a good vibe. Tā, ka Balerija bija vecajā mazajā vietā, tu ieliekšanas zini, ka tur ir māri cilvēki, varbūt tev nebūs kur pat sēdēt, tu pazīstamus cilvēkus, kā tur arī ir biljards. Nav kāda analoģija. Es nesaprotu. Jūs tikai stāstat par veco Baleriju. Tev vecā Balerija, tas vienkārši, man liekas, ka vecā Balerija nevarēja būt Rīgā. Jā, vienkārši zini kā tas, kad Rīga nav Jelgava. Jelgava, tu tā kā Rīgā nav tā, ka tu zini visus cilvēkus, kas ir 8. klasēs, tā kā tajā pilsētā. Jelgava, tu zini, tu zini tos cilvēkus. Nu, tu zini tikai visus gejus. Tā kā, ja ir kaut kāda geju vieta, kur visi iet, tas varētu būt tā kā Jelgava. Varbūt. Okay. Bet, jā, un tur ir pats vibes kā Balerija, pirms kādiem 10 gadiem, ka tur ir visi jaunieši, tur ir fani, tur kaut kas notiek. Tāds reizīts. Vienīgais plus, ka tur vēl tas mazais deju plats, un tur var iet dejot. Tas tāds nice touch. Plus, ka tur var maksāt ar karti arī. Es domāju, ka varētu aizbraukt. Varētu aizbraukt kādu vakaru uz Jelgavas ezīti. Jā. Es gribu.
apskatīties, kā tad reģionos notiek reģionos. Nu, jā? Ivans turpina sarunas ar reģioniem. Man bija tāda preses relīze jāraksta. Ne par Ivanu. Okay. Bet tas bija viss? Jā. Okay, bet labi, tavs verdikts par Jelgavas nakts dzīvi? Lauki, bet aizītas bija šī izlēma. Okay. Es domāju, ja nebūtu aizītas, varbūt tas balans būtu citādāks pat pārējām vietām. Lai gan arī tas pats Eminems teica, ka vienkārši kā viņi arī jaunieši, ka viņi ir tādi kind of shy vairāk, un ka viņiem nav tāds, ka viņi tur baigi iet klubot vai kaut ko tam līdzīgu darbiem. Jā, pieauguši Covidā. Visi tādi, ka viņiem nav tāds. Jūs tieši viņiem jautājām, mēs tam izpēt, mēs tam Eminemam jautājām, piekdienas vakars. Ko tu darītu? Viņš teica, es rakstītu savu bokfīšu ZPD. Kāds tur bija gada darbs, vienkārši viņš man bija tāds, projekta darbs. Jā, projekta darbs. Man tāds, oh my god. Bet man liekas, ka man brālis arī viņš baigi nekur neiet. Jā, man liekas, vienkārši jaunieši neiet. Mūsu paudze 90% jau dzīvo kaut kādā Rīgā un ir prom. Un tāpēc tajā Kraklos ir tie paši sāks pirms 10 gadiem. Plus arī viņi brauc uz Rīgu daudz. Jā, visiem ir mašīnas tajā. Jā, jo ko tu Jelgavā jaunu satiksi? Nu ko? Neko. Nu jā. Nu skaidrs. Vai tev ir kāds fakts? Es arī teicām, ka tev būs vienas epizodes. Ui, lemi. Tu jau tagad googlēsi faktu? Nu jā. Fun facts un izlas toks pirmais. Labi, pagad, tad tik man uzliks. Mākonis svar apmēram 1 tonnas. What? Labi. Mākonis sver apmēram 1 tonnas. 1 tonnas? Tas varbūt daudz ūdens, droši vien iekšā. Viņš ir tāds gaisīgs. Jo man liekas, ka tā ielaks, viņš būs tāds... Jā, viņš varētu būt īstenībā smags. Daudz ūdens, viņš jau ir milzīgs. Tā debesis manā. Jā. Ok. Jā, man rubrika vienmēr ir one hit wonder vienkārši. Bet šis actually bija tāds, ko es gribētu, lai turpin, jo ir interesanti. Jā, es mēģināšu. Tā, bet labi, kas tad ir noticis? Sāc ar to savu 112 stāstu. Sākt ar 112 stāstu, pareizi. Tā tad bija viens rīts, ka man vajadzēja obligāti piecelties laicīgi, kaut kas tāds. Un būtībā es pamostos, un es dzirdu, ka skan mans modinātājs, bet es nevaru viņu izslēgt, ja mans telefons bija pilnībā nobloķējies. Vai viņš šo pārlikt tā, lai viņš neskan mikrofonā? Jo viņš bija tāda pilnībā nobloķējies, tā ka melns ekrāns. Vispār neko nevarēja izdarīt. Spiežu šo bloķēšanas pogu, spiežu tos podziņus visu laiku. Tā, nekas nenotiek. Līdz vienai brīdī es saprotu, ka kaut kas man tur nesanāk. Es atcerējos par kombināciju, ka tu uzspiest bloķēšanas pogu un kaut ko no volume up vai volume down. Un vienā brīdī tas es domāju, ok, labi, varbūt kaut kas notiek. Pēc tam klāpšanas dienas, lūdzu. Oh, my God! Es arī saku, es atceros, laikam kaut ko saspiedu. Viss kārtībā man. Labi, paldies. Viss kārtībā man. Man vienmēr tāda baila, ka es spiežu. Vai ne? Jo man liekas, mums bērnībā tā biedēja. Netīšām tā kā fake zvans būs, tev liks cietumā. Man jātāk, ka kaut ko bloķē pēkšņi tas calling. Es esmu tāds, uzreiz ir tāds, nē. Jā. Un tad tajā brīdī es pilnīgi tāds plikiņš gāju pie savu datoru, skatījos, kā pie vāna restot to savu telefonu apakaļ, beigās dabūju. Un man tiešām tā arī bija ar 112 aptuveni 26 sekundes. 26 viņš rādīja tā kā viņš runāja 26 sekundes. Oh, wow. Jā, 112. Bet ātri pacēla, ne? Jā. Bet tas bija rīts, varbūt nebija daudz izsaukumu. Es esmu zvanījis vairākas reizes, un man vienreiz ļoti ilgi bija jāgaida. Tā kā you were on the line, un viņi tikai... Nu jā, viņi tā kā pacēla, viņi tā kā pasaka, ka viņi tevi savieno ar to vietu, ko tev vajag. Jā. Un tad man bija jāgaida ilgi, kamēr viņi savieno. Šausmas. Bet šķiet, kaut kur vispār dzirdēju, ka, ja tu kādreiz piezvani, labāk pasaki. Nu, kā piemēram, tu sanāk piezvanīt, labāk uzreiz pateikt. Ka, netīšām piezvanīt, ka tev viss ir kārtībā. Jo tad vismaz viņiem nebūs aizdomas, ka tev varētu... Kādu tur mēģina noslēpt kaut ko, mēģina pazvanīt, un viņam tur ir kaut kas, jā. Lūk, tā kā 112. Tad jā, mēs bijām uz Beyoncé filmu, kas bija tāda reliģiska pieredze. Jāatzīst. Ļoti, ļoti patika. Man šeit izkliedzos pie Heated, kas bija mana gada dziesma, un America Has a Problem. Jā, ļoti patika, bet es teiktu, ka filmas vairāk raksturo kā tādu desertu. Tu viņu apēd, tev ir patīkami, bet tu nedosies pēc otras. Porcijas. Uzreiz. Jā. Bet tas jau ir jebkurai filmai.
Nē, ir tādas filmas, kuras gribētu uzreiz nosīties. Piemēram, Lady Gaga The Monster Ball. Varētu skatīties uz riņķi. Bet ļoti, ļoti kvalitīva, ļoti forša filma. Patīkama, burvīga. Bet tajā vakarā es pirmoreiz paņēmu edibles. Jā. Un, zini, es jau biju dzirdējis no Letīcijas, ka viņai ir alerģija un ka pēc tam ir ļoti slikti. Jāatzīst, man arī bija. Wow. Tā kā nevis tajā brīdī, tā kā pats viss vakars. I was good, I was high, viss burvīgi, viss fantastiski. Mēs ēdām braunīšus. Bet nākamās kaut kādas 3-4 dienas. Tik ilgi? Jā. Man ir bijis tā kā nedēļu. Tā, man likās, ka es esmu slims. Man sāpēja vēders. Man nebija normāla vēdera izēja. Es jūtos sūdīgi. Es vēl tas kakls nebija tā kā, skatus. Jā. Kakls arī nenormāli savs un sāp. Un es tā kā googlēju, man bija tas kaut kāds marijuana-induced cold. Un beigās kaut ko atradu, ka tā, kad tu uzņem THC, laikam tas ir... Jā, bet es viņu uzņem caur apēšanu. Jo, kad es pīpēju, tad kā man nav nekā no tām visiem simptomiem. Jā, same. Bet es arī atzīstu, ka es tajā vakarā ļoti atdzisu. Jo mēs pēc tam gulējām gultām, skatījāmies mūzikas videoklipus, un es biju atspiedies pret mūsu mājas sienu, un viņa bija ļoti augsta, un mans ķermenis jau bija augsts, un es varbūt bišķi apsaldējos. Bet kā kaut kas tur ir, jo arī es vienreiz ēdu un gulēju, un bija vaļā lokus, un man arī es arī tā kā apslimu. Man liekas, vienkārši tev pazinās ķermeņa temperatūra tā jau, ka tu esi jāpēdas, maybe. Es nezinu. Tā kā bija fun, bet, laikam ne vēlreiz. Let's stick to the... Jā, bišķi papīpēt, un tas tā forši, tas tā patīkami. Bet jā, tād, man šķiet, ka galvenā, te biju startu aizbraucis vienu dienu, jā. Tas ir pensionāri. Es biju startu aizbraucis vienu dienu. Tu tā forši satiku šitādu sunīti. Sapirkām alkoholu. Jā, šodien Aurora, sapirkām alkoholu, sašņaucos poperus. Normāls brauciens startu. Jā, bet galvenais šeit vispār notikums, mums vispār nav daudz laika. Galvenais notikums bija mana dzimšanas diena. Mana dzimšanas diena. Ui! Negribēju to palaist, bet sanāca. Jā, man 24. Gada diena. Tādā esmu iegājis jau savā 25. gadā šajā dzīvē. Bet vispirms publisks paldies Letīcijai un Montai par šīs ballītes, teiksim tā, projekta vadību. Tiešām projekta vadību. Jo dzirdēju labas atsauksmes. Par to, ka aktivitāšu skaits bija lielisks, arī visā interjeras bija fantastisks. Interjeras labies iekārtojas to. Centos. Jā, uzbūvēji. Jā, un vispār visiem viss patika. Bet tātad mēs svinējām Mārupes pirtī. Ļoti liels, ka vieta šautauts. Tiešām šautauts Mārupes pirtī, mums vēl projām jāuzraksta review. Mēs uzrakstījām. Es vēl neesmu uzrakstījis, jā. Kā viņi zinās? Ļoti nedārgi, un jāatzīst, biju nedaudz anxious par to, ka ieradīsies tik daudz cilvēku. Jūs uzaicināja vairāk cilvēku, es domāju, ka protams, kāds atkritīs. No 39 cilvēkiem neieradās 7. Bija 32 cilvēki? Jā, 32 cilvēki tur. Un bija tā kā, bija viens brīdis, ka bija visi. Tā kā mēs taisījām kopbildiem. Jā. Kurā es nebiju. Tu biji otrā. Jā, bet tu izvēlējies publicēt to, kuras neesmu, un es nekad to nepiedošu. Ok. Un, jā, bet tātad par pašu ballīti iesākās ar saplāstiem traukiem, saplēsu nedīšām glāzi, jo krita viss pēc kārtas. Tur krita no sākuma kaut kādā, tur nogāzās. Labi, nav svarīgi. Un netīšām sanāca tā, ka man tajā ballītē es vispār biju uzaicinājis savu mammu, tēti un brāli. Un mamma aizgāja kaut ko kārtot no sava maisa ārā, un viņa uzkāpa uz stiklu un sagrieza pēdu. No. Jā, tāpēc, ka es nebiju pamanījis vienu. Tā, kad es slaucīju. Vairāk kā vienu. Mēs atradām montu vēl pēc tam. Atradām vēl? Oh. Mīļais. Un mammai bija jāatceļ ar tevi. Nu, tā mīlestība strādā. Viņa tajā dienā pirms 24 gadiem tev piedzemdēja. Viņa jau bija grūtas dzemdības, viņa jau spieda tevi ārā. Ok. Es iedomājos, ka tev bija grūti piedzemdēt, es zinu, kāpēc.
Es īstenībā neesmu jautājis. Tu neesi jautājis? Par to, kādas tās bija. Jā. Es šodien satikšu mammīti pajautāšu. Tad I will update y'all. Kāds cik viegls nācējs es biju. Bet jā, tātad pati balīte bija šeit ļoti forša. Ļoti nepiespiestā gaisotnē. Mums bija divas lielās aktivitātes, This or That, kas, jums nezinu, tas ir tā, ka ir tā kā, būtībā salikti nevis apgalvojumi, bet kā lai viņus raksturo. Piemēram, opera vai balets. Un tādi apgalvojumi divās kolonās salikt, un tad bija jāizvēlās, ko tad es izvēlētos. Letīcija, protams, sagatavoja šo. Ko es nesagatavoju tai balītei? Jā. Mīlestību un sapratni. Nē, joks! Man vajadzēja vienkārši kaut ko pateikt. Es varētu piecelties un aiziet tagad projām. Es jokojos. Man vienkārši vajadzēja kaut ko atbildēt. Kaut ko vienmēr bija ko pretī pateikt, vai ne? Vienmēr kaut kas. Es izliku visu sevi ārā tajā dzimšanas dienai. Es zinu. Neizklausās. Un šajā aktivitātē uzvarēja mana mamma. Un pēc tam nākamajā dienā pēc balītes viņa man atsūtīja bildi, kur manā istabā viņa bija izprintējusi kopbildi, ielikusi rāmītī, uzlikusi savu iegūto medaļu un savu to pareizo bezmazliet visu pareizo to lapiņu. Tas ļoti mīlīgi. Tas ir mīlīgi. Jā. So cute, jā. Un zini, man gāja vissliktāk. Tam tētim? Jā. Nopietni. Jā, bet es arī neesmu pārsteigts. Es neteiktu, ka esmu baigi pārsteigts. At least you have one. Well. Mīļā. Bet jā, tā bija viena. Otra spēle bija bingo. Un tur gan es tiešām biju pārsteigts. Tur bija tā, ka tur bija viens apgalvojums. Atrod cilvēku, kuram šodien mugurā ir sarkana apakšveļa, un neviens nebija. Atzīšos, ka tad, kad es viņu aprūvoju, man likās, ka es vilkšu sarkanu apakšveļu. Tāpēc arī es pa balīti staigāju pārliecināts. Jā, jo vairāk cilvēku. Nē, tu vispār daudz, kam tu teici, ka es guļu ar naktslampiņu. Arī, jā, ar love. Ar love sign. Nē. Labi. Es viņu slēdzu ārā. Okay. Labi, bet par to sarkanu apakšveļu tu biji apsvērusi? Jā, es domāju, ka mēs vilkšu, bet tad tajā dienā es saprotu, ka gribu melnu apakšveļu, un es uzvilku melnu. Okay. Bet jā, man gan jāatzīst, man bija atkal ļoti grūti, ka man vajadzēja visu laiku es gribēju pie visiem pieslīdēt, un tad, ja es runāju pie vienas kompānijas, tad viena cita mani pasauc, un tad atkal cita mani pasauc, un tad jau sita pusnakts, un tad beidzot visi varēja mani apsveikt un nodziedāt daudz baltu dieniņu, jo es nevienam neļāvu mani apsveikt līdz pusnaktī, citādi es nesagaidītu. Un es atļauju tikai mammai un tētim iedot savu dāvanu. Jā, un man ballīte beidzās 7:30 vai 9:00 no rīta. Wow. Kaut kas tāds. Jo pēdējie viesi aizbrauc kaut kādus 4 ar kapekām. Kaut kas palika panākt arī? Mājkalpotājs viņa. Tā ir tu? Letīcija Monte palika un Uva palika. Jā. Es gan biju gaidījis, ka vairāk paliks. Bet ļoti, tad basically visi aizbrauc mājās un beigās bija tā, ka mēs... Jā, diezgan stūrīgi. Un tad mēs ar balīti noslēdzām ar Zani un Jāni sēžam pitī un runājam par visu. Un, viņš stāstīja, būtībā tās sarunas lielākais temats bija to, kā viņš bija tikko Stambulā un pilnīgi viss, kas notiek viņa dzīvē ir Stambula. Un tāpēc mums uz Zani tas tagad ir iekšējais joks. Tajā kontekstā Stambulas konvencija ir ratificēta Latvijā. Aplausus studijām. Aplausus studijām. Jā. Liek teikt, ka nākamā diena bija tāda guļamā diena. Tad, kad braucam mājās, tad es būtībā kāds kaut kādos 3 ar kapekām aizmigu, tās kaut kādiem 8 aizmigu, kaut kādas apsveikums nedzirdēju, kaut kādus zvanus nedzirdēju, bet man vienalga tā bija mana diena, kuras varēja vienkārši gulēt. Un es jūtu, ka man pēc tā dzimšanas dienas vajadzēja vēl vienu brīvdienu. Tā ir, ka kļūst vecs, tad jūt. Jā. Paģiris man tā kā man baigi nebija, bet still. Jā. Lūk, kādas jums refleksijas par dzimšanas dienu? Abas bijāt. Es baigi neizbaudīju, es viņu visu organizēju. Jā. Vai tā ir mierīga pasalīdzinot? Jā, ļoti mierīgi ieturēta. Es ļoti gribēju tādu tiešām viesu nama balīti, bet es gribēju tādā kontekstā, ka es gribēju, lai kāds apvemjās. Jā, kad ir tāds. Lai kāds varbūt paraud. Es nezinu, drāma. Kaut kā drāma, jā. Pieauguši, var savu tā. Tiešām pieauguši.
Neviens tāpēc nenovēma nekur. Jā, paldies Dievam. Vismaz dabūju savu drošības naudu atpakaļ. Jā. Guilty and charged. Ja man nebūtu džimba līdzi, un es nebūtu organizējis, varbūt es būtu apēmus kādu tapeti. Tu paldies. Paldies par atklātību. Man bija šķēršļi. Jā. Nu, jā. Tagad tā. Nu, tad mēs esam pietuvušies Artūra segmentam, kur mēs šodien kaut ko testēsim. Šodien es esmu tāda pirmkārt... Tas salavecītis ar dāvaniņu. Jāatzīst, negāju Snekulendu, jo šodien neredzēju tur neko oriģinālu, kaut ko tādu, ko es gribētu iegādāties šai epizodei. Tāpēc es atnācu ar Poki. Ar šiem Poki, kas ir strawberry flavor biskits tik rasta strawberry. Es nezinu, ko tas nozīmē, bet nūjas Poki. Es neesmu viņas nekad ēdis, bet es arī nezinu, vai viņas būs garšīgas. Tur bija šādas vai cookies and cream, tāpēc es paņēmu strawberry, jeb zemeņu versiju. Netaisās vaļā. Tam. Nāk šādā paciņā. Es man liekas, esmu uz Pokiju. Jā, tu esi? Tā. Kā es mažo? Pēc zemeņu rasēna. Tad esi? Šmažo šam zemeņu rasēna. Pēc tā čupa zemeņu un jogurtu. Jā. Ļoti ķīmiski. Tāda stipra zemes. Okay. Cheers. Es jau nolasīju savu. Jā. Nothing special. Tie ir patīkami. Tad maigi. Gribētu tos pie tējas tādus. Tas tāpat cik maksāja. Mums tādu vienu varētu tāpēc sakal. Tur nākamā rakstīts. Kur tad ir? Kādi rimčukā. Jums zināja, ka rimčukā ir. Vēl? Jā, viņi garšīgi ir. Labprāt, tāpēc. Patīk, jā. Nu, ne, Poki. Es nokšu šeit uz galdu. Jūs ēdiet. Garšīgi, man brīd. Jā. Nepirktu vēl. Tiešām, es domāju, nepirktu vēl. Bet labi. Tā kā, netik skaļi. Tagad šodien mums ir faktiski Ziemassvētku epizode. Es sagatavoju super tādu mini testiņu. Ne testiņu, bet būtībā atradu rakstu 20 unique Christmas traditions around the world that may surprise you. Un šī raksta bāzējoties, es uztaisīju... Cik mums bija jābeidz? 6:30? 6:30 bija vēlākais? Jā. Mums vēl, jā, fantastiski. Mums taisīju mini viktorīnu. Mums jau patīk tās viktorīnas un visādas spēles. Un šeit vienkārši 20 jautājumu ar atbilžu variantiem. Un jāatbild vienkārši, kas no tā ir. Okay. Un ja vajadzēs pārbaudīt faktu pareizību, atsaucamies uz šo rakstu. Ko izveidojusi Calais Alain. Vai mums vienreiz jau nebija šāda aktivitāte Ziemassvētkos, ko tu mums liki minēt, no kuras valsts ir šī tradīcija? Bet, jā, nē, bet šis ir kaut kas cits. Bet vai es atceros tāpat tās sušiem kanām? Es atceros kaut ko pa Grieķiju. varbūt būs jautājumi, kas atgriezīsies. Nebija tev cits idejas, ja? Nē. Okay. Nē, bet tāpēc, ka mums arī nav daudz laika šodien, tāpēc beigās, dārāk neieguldījuši. Pirmais jautājums. Kurā valstī atrodas Gēvles kaza? Masīva salmu kaza, ikonisks Ziemassvētku simbols. Mums ir Norvēģija, Zviedrija, Dānija vai Somija. Varu izteikt savu komentāru? Jā. Vai Zviedrijam nav zirgs? Mēs esam atbildam kopīgi vienā atbildē? Jā, jūs varat diskutēt. Labi. Jā. Man liekas, ka Zviedrijā ir zirgs. Jā. Norvēģija, Zviedrija, Dānija, Somija. Bet kaza. Varbūt kaut kur turpat. Kas ir Gēvle? Gēvle ir pilsēta. Reāli sapētīšu mīnēs tos Vai ne, viņi ir addicting? Viss kārtībā. Es vairāk lietos uz Dāniju. Jā, labi, esam Dāniju. Zviedrija. Tāpēc, ka tā ir Gēvle goat. Tā ir gota? Gota? Goat ir kaza. Bet tas nav zirgs? Gēvle goat ir... Bet tas viņu salmu tā lieta. Tā ir kaza. Tā ir kaza? Jā, tā ir kaza, ko viņi taica, jā. Man liekas, tas ir zirgs. Ar tādiem ragiem. Jā, viņi bija tajā tavā dzimšanas dienas mājā. Jā. Tā ir kaza? Jā. Man liekas, tas ir zirgs. Rekā. Otrais jautājums. Kur tiek svinēti milzu laternu svētki, kas pazīstami ar žilbinošajiem laukumiem, kas simbolizē Betlēmes zvaigzni? Man liekas, Ķīnā. Meksika, Filipīnas, Spānija, Itālija.
Gribas kaut kā teikt Filipīnas. Meksika, Filipīnas. Milzu laternu svētki. Spānija. Man atgādina to filmu par to čiks ar gariem matiem. Tangled, jā. Bet tā kā mums vēl likās Ķīna un Filipīnas ir Āzijā, es ietu uz Filipīnām. Jā. Pareizi. Ding, malači. Pagadies uzlikšu to cash. Tas ir labāks. Labi. Tad tāpēc tik maigi, kad neapstāties. Labi. Trešais jautājums. Jā, varbūt tu būsi eksperti, Ladīcija. Ko īslandiešu bērni saņem kurpēs 13 dienu laikā pirms Ziemassvētkiem, ja viņi bijuši nerātni? Es esmu dzirdējis par šito kaut ko. Ogles, sapavuši kartupeļi, sīpoli vai ķiploki? Es teiktu ogles, jo tur ir vulkāns. Also pray. Jā. Islanda. Grindavī. Ko varētu likt 13 dienu laikā pirms Ziemassvētkiem, ja viņi bijuši nerātni? Ogles vai sīpoli? Ogles liekas pār basic, ne? Ogles man šeit vienkārši liek iekšā, ja tu esi just naughty. Tas tāds, you get coal. Ogles, sapavuši kartupeļi, sīpoli, ķiploki. Sapavuši kartupeļi liekas kā mīni pārāk. Jā, ļoti random. Jā. Mošs sīpoli, tad viņš sapūst līdz Ziemassvētkiem. Nu, ko tu teici? Es teiktu ogles. Okay. Sapavuši kartupeļi. Why? Rotten potatoes. Es nezinu, kāpēc. Man ņemsim to kurpu iztīrīt. Ceturtais jautājums. Kāds ir tradicionālais Ziemassvētku rīta ēdiens Somijā? Piparkūkas, rīsu putra, kotletes vai zivju sautējums? Es gribēju zivju sautējums. Rīta ēdiens Somijā. Labi, zivju sautējums. Zivju sautējums? Nē, rīsu putra. Jā. Unlucky. Tā vienkārši uz rīsu putra? Tā beig, nē. Tu man dod vaibu, ka tu ēstu rīsu putras. Tiešām man gan. Tāds rīsu piena putras. Un zupas. Viņi vispār dod vaibu, ka viņi neēd putras baigi. Jā, es neēdu putras baigi. Oh my god, putras so good. Kā tu neēst putras? Tu vienreiz gadā ēd putras. Kā? Vispār pagājušajā bukstiņu? Es tā gribu pagājušo pukstiņu putru. Mēs varam kādreiz aiziet pusdienās, spinātos un sviests spinātu un sviests pie mana darba. Tur, kur Edgars un Kevičs ēd ar mani kopā. Tur ir arī tā bukstiņa krūze. Vai to tu biji pateikusi šeit? Nē, bet es vienu dienu pusdienoju ar Edgars un Kevičs, un viņš ēd pildīts pankūkus. Ar gaļu. Un krējumu. Un kefīru. Ir mēs tagad tajā vietā ir Rinkevičs mīl. Tā kā McDonaldā bija tur BTS mīl. Man liekas, ka viņām tām bufetniecēm tur tāds, jā, Edgars atnāca. Edgariņa, es jau tev uzliku. Jā. Ņems krējumu. Tā paša, ko parasti. Kā tu šodien ar kompatu? Kompatu. 5. jautājums. Kā Jaunzēlandē sauc koku, kas ap Ziemassvētkiem zied spilgti sarkanā krāsā un ko bieži izmanto ēnošanai dziesmu dziedāšanas laikā? Jāatzīst. Didn't go through. Vienkārši iemetu Google Translate. Labi, zied spilgti sarkanā krāsā. Tātad, kāpēc es par šo jautājumu ieliku? Krakulava, pohutukava, ozols vai kļava? Mīļais. Krakulava, pohutukava. Man patīk tas pohu. Jā, tas ir pohutukava. Mēs apēdām visu. Lieliski, man vajadzēs ņemt mājās līdzi. 6. jautājums. Kā Dānijā sauc mainticīgos tēlus, kuri, domājams, nodrošina aizsardzību un tiek izmantoti Ziemassvētku rotājumos Dānijā? Elfi, niseri, tontu vai krampus? Tontu. Es teiktu, es nezinu. Kā tie mazie rūķīši? Elfi, niseri, tontu vai krampus? Tajā filmā Eirovīzija, no kurienes viņi bija? Islandes. Tur bija elfi, man liekas, vai rūķi. Islandē ir kaut kāda elfi, jā. Elfi, niseri, tontu vai krampus? Ņemam tontu, tāds kulnosaukums, ne? Jā. Man ir patīk tas, jā. Niseri tomēr. Vai Nisenģuk? Labi. 7. jautājums. Kā sauc Polijā tradicionālo Ziemassvētku vakar ēdienu? Neraudzētas reliģiskās vafeles. Pierogi. Šis ir kaut kas, ko tev iztulkoja. Google Translate. Neraudzētas reliģiskās vafeles. Jā, neraudzētas. Mīļais. Jā, holy waffle. Tāda pierogi, opletek, kielbasa, bigos. Es jums pīrogus. Nē, pa kas bija otrais? Opletek. Un trešais? Kielbasa. Kā kalbasā, tā kā desa. Tas kāds desas, jā, un ceturtais? Bigos. Nu, man liekas, ka bigos vai tas otrais? Opletek. Obletek. Nu, vienalga. Opletek vai bigos? Opletek. Opletek. Jā, opletek. What's that? Jā, neraudzēta reliģiskā vafele.
Kā saka, googlēt šis raksts. Man liekas, ka smahai. 8. jautājums. Kā Portugālē un Brazīlijā sauc pusnakts masu dievkalpojumu, kam sako uguņošana? Misa do galo. Misa de pollo. What's the point of this? What's the point? Kas ir šī aktivitāte? Tev nav tā, ka kāds atcerās, kad Jā, es vienkārši tradīcijas citās valstīs. Mīļais, es nezinu, Varbūt jūs uzzināsiet, jūs tagad uzzināsiet, es neatceros jau to vafeli reliģisko. Oplatek. Oh my God. Kā Portugālē un Brazīlijā sauc pusnakts masu dievkalpojumu? Šis ir tā kā... Jā, šis ir zini. Es saku trešais variants. Misa do galo, misa de pollo, noche bueno vai kristmete. Tu dzirdēsi, ka tu spēli Latviju un noskot random fuck un tev nav mazākā nojas, tu vienkārši uz dullo tā kā to ciparu uzliec. Tas ir tā, kā es jūtos šeit. Pēdējais. Kristmete? Jā. Kristmete. Nē, misa do galo. Kāds to nezināja? Pastāstīšu mammai. Labi. Okay. Kā sauc Ziemassvētku sezonu Norvēģijā? Nē, tagad, Un tagad, arī zini vai mini visi interesanti nosaukumi. Julebord, Julefest, Juletid vai Nissefest? Nu? Ak, Dievs, Artur! Ir vēl daudz jautājumu. Nu, es jau tīru ārā šobrīd. Šis var būt pēdējais. Šis faktiski var būt pēdējais. Es teiktu pēdējais. Ir? Jūs varat mēģināt minēt. Es neatceros, ka mēs jau to nedaram. Jā, zinim, es domāju, vai man vajag vispār vēl kaut ko teikt? Man liekas, ka viss jau ir pateikts. No šī testa kad viss jau būs pateikts. Kāds ir jūsu mīļākais Ziemassvētku dziesmas? Kāds ir jūsu mīļākais Ziemassvētku dziesmas? Sniegti neprātīgi balti. Man arī tik balties tās pirmais prātā. Nu, jūsu mīļākā dziesma. Saki, jā. Nevis Last Christmas I gave you my heart. Ne, tā ir vienkārši pirmā, kas man iešaujās, ir tik balti. Jā, šeit vēl latvieši, es mazliet iedomāju. Šitā tā Gleecast versija, tā ir Gloria. Glorious. In excelsis Deum. Jā, tā dziesma. Kas vēl? Nu, man patīk tā, es tagad aizmirstu, kā viņas sauc. Nu, es neatceros. White Himalayan? Kas tas ir? Tā. Bišķi padzied. Uzsaka kā meldiņa. Es neatceros, kāds bija tas meldiņš, bet viņa bija tāda... White Himalayan. Jā, tā Pentatonix versija. I was following the eye, skaidrs. Jā, jo jāatzīst, es nav tā, ka es ļoti, piemēram, izbaudu to Mariah Carey dziesmu. Viņa tā kā ir bet girl, too much. Too much. Es zinu, ka tā kā you're getting your own coin. Yeah, but she gets the coin. Every single year. Man ļoti patīk arī Frosty the Snowman. Tad mīļa maz dziesmiņa. Pagad, tā ir ko sīgaciet vai ne? Man patīk tā Sijā ir viena ļoti smuka dziesma. No, Mr. Snow. Jā, you'll be freezing, yeah, you roll my home for the season, so come on, let's go. Tā man patīk. Jā, tā ir labi. Tā ir labi dziesma, jā. Skaidrs. Bet labi, es domāju, ka mēs apaļojamies. Bet vai mums nav jānovēl visiem priecīgs jaunais gads? Vienkārši ļauj palaist šo muziku. Es biju parādā dzējoli tiem. Es varu noskaidīt to dzējoli, ko es zinu no galvas jau no bērnības Ziemassvētku. Dievs, pareizi. Man šeit katru gadu noslēdz ar vienu to pašu dzējoli. Jā. Vizuļo istabā puzura kārti, sētā, kur sniegpāls putenis jauc, celiņi slaucīti, atcelti vārti, rakstītās kamanās Ziemassvētku brauc. Nomirgo kumeņiem, sudraba groži, zvaniņiem skanot kamanas stāja, eglītē iedegas svecītas spoži, Ziemassvētku vecītas draudzīgi māja. Paldies tiem, kas mums atsūtīja e-pastu. Paldies. Nu, labi, kādas ir tāda jaunā gada novēlējumi klausītājiem? Kaut ko? Turaties.
Tur, jā. Basically, jā, turaties. Es domāju, ka nākamais gads nebūs viegls. Tādas ir manas ekspektācijas, sajūtas. Predictions, jā, ņemot vērā visu, kas notiek pasaulē šobrīd. Bet kad bija pēdējais viegls gads? 2018. Kad pēdējais bija tāds viegls un normāls gads? Tas nebija viegls. Kaut kas notika. 18. gadā mēs pabeidzām vidusskolu. Jā, 16. gads bija tāds. Tā ir 10. klases gads, jā. Tad ievēlēja Donaldu Trumpu. Dievs, tiešām. Tad 9. klases gads. 15. Visi grib fidget spinnerus un priecājās. Gan es turēties. Es novēlu labus mirkļus ģimenes vai ne ģimenes sastāvām. Tagad labs mirklis. Good vibes. Un veselību. Veselību. Ja iespējams, iet vakcinēties pret gripu, pret covidu. Šodien tieši lasīju, ka izmet ārā covid vakcīnas. Labi. Jā, es domāju. Stay cool. Stay warm. Jā, un mēs tiekamies īstenībā tikai nākamgad. Oh my god! Yeah. That's crazy. Tiksimies 2024. Un nākamgad pirmā epizode jau ar kādu 4. dalībnieku, iespējams, viesi. Trešo. 4. Jo viens viesis izslīdēja cauri. Jā. Ko? Nākamā epizode ir ar viesi. Nezināju. Bet mums tā ir, ka viena ir ar viesi, viena nav. Labi. Varbūt būs viesi, varbūt nav. Čau!